Ciberpsiholoģijā mēs varam uzzināt arī par savu veselību, un ne tikai par savu veselību, bet arī par bērnu veselību. Un kāpēc tad mēs, piemēram, pieaugušie cilvēki, mēdzam saslimt, un tās slimības reizēm ir pat ļoti nopietnas? Un to visu mēs varam redzēt arī mūsu dzimšanas datos, matricām, mūsu zvaigznēm, dzimtas sfērā, gan realizācijas sfērā, visās sfērās ir kaut kur kaut kas parādās, kas arī attainojās mūsu veselības sfērā. Un ja mēs kaut kur sevi nerealizējam, neejam, nedaram un neattīstam, sevi bremzējam tādā veidā, tad sanāk, ka mēs paši sev liekam šķēršļus ar šādu savu izvēli neiet, pretoties, un rezultātā mēs sākam slimot un sāk strādāt šī negatīvā programma. Un tiklīdz cilvēks izmaina savu attieksmi, savu nostāju, pastrādā varbūt pie saviem aizspriedumiem, kas ir izveidojušies, un viņa dzīve mainās, un viņš arī sāk izveseļoties. Viss ir savstarpēji saistīts.